Vai DPF filtra mazgāšana palīdz tavā mašīnai, ja jūs neiziet tehniskas apskates CSDD? Skaties, ka šitai mašīnai atbrauca pie mums pārbaudīt stāvokli, jo mašīna negaja pārbaudīt DPF filtra stāvokli. Es tagad īsi paskaidrošu un jums parādīšu šī video, ja noskatīsies līdz galam, vai patiešām var mazgāt DPF filtru un tas mazgāšana vai palīdz un kad var mazgāt un kad nevajag mazgāt DPF filtru. Saglabāk to video, padalīties saviem draugiem, lai viņi neiekristu. Tā kā ļoti daudz cilvēku, ja viņi neiziet tehniskās apskates un pārsniedz 1 miljons vai 2 miljoni, tad viņi brauc uz servisu un servis ņem nos DPF filtru, sūta uz mazgāšanu, ieliek atpakaļ un pēc tam atbrauc pie mums, palīdzējiet, ņemkiet ārā vai kaut kas tam līdzīgs. Tātad šitai mašīnai drīkst mazgāt DPF filtru. Kā mēs to noteicam, kad var mazgāt DPF filtru un kā noteicam, kad nevar mazgāt DPF filtru? Tātad tieši runājot par šito BMW, atbrauca pie mums, mēs uztaisījām kompjūtera diagnostika, pieslēdzamies pie mašīnas kompe, pārbaudījām DPF pretspiedieni. Tātad pretspiedenis tai mašīnai bija gandrīz pusbāra. Tas nozīmē, ka ļoti daudz mašīnai nevar elpot, turbīna nevar izpūst ārā atgazēs, un līdz ar to rodas liels pretspiedenis mašīnai. Un mašīna nebrauc, iet avārijas režīmā. Otrais variants – sodri. Ļoti daudz sodri bija tai mašīnai QF filtra. Un trešais variants – pēc tā visā mēs pieslēdzam pie cietu daļiņu aparātu. Mums tāds pats aparāts kā tehniskā apskate, un viņš parādīja gandrīz nulle. Cietas daļiņas vispār negaja ārā. Un ceturtā lieta, kā var noteikt, tad var teikt aiziet arī pie mašīnas izplūdes sistēmas, bet mēs varam paskatīties arī šitā, paskatīties trūbā. Tas ir uzreiz pēc DPF filtra. Viņa tīra, kā benzīnam. Redzi, paņemsim, redzi, nav pelni, bet rūse. Redzi, tāda brūna rūse, bet ne pelni. Aizējām, paskatīsimies tagad pašai mašīnai izplūdes sistēmā. Kā izskatās pašas mašīnas izplūdes sistēma. Varbūt no tās puses, kā, labi, vai. Skaties, viņš kā benzinieks pilnībā tīra. Balta trūba. Ot nekādu nav. Redzēs, ot paskatīties pirksts. Un tagad paberzīšu riktīgi. Nu, nav melnuma. Tad ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka DPF filtra šitai mašīnai mazgāt var. Tā. Izņemot to DPF, tu vari aizvest, mēģināt viņu vēl izmazgāt un likt iekšā. Un tagad mēs uztaisīsim eksperimentu. Mēs nemazgājam, mēs atdosim mums kontori, un viņi mazgās to DPF filtru, pēc tam mēs paskatīsimies, kāds ir pretspiedenis, cik sodrī un cik cietas daļiņas. Un vai mazgāšana nesabojos jūsu mašīnai DPF filtru, mēs tagad to visu iztestēsim. Bet otra lieta, ja jūs redzat, kad izplūdes sistēmā melna un cietas daļiņas aparāts uzrāda jums vairāk miljons vai nepilns miljons vai pāri miljonam iet, mazgāšana nekādā gadījumā tava mašīnai nepalīdzēs, netariek savu naudas. Ja tu neizgāji tehniski apskate cietu daļiņu dēļ, divi varianti, divi iemesli, var teikt, trupi sakot. Nav DPF, saplaisājies DPF, vai tajā brīdī notika reģenerācija. Pēc kādā tā laika atkartojot pārbaudīt cietas daļiņas, jūs varat atbraukt arī pie mums, pamērīt cietas daļiņas, tas maksā 30 eiro, 335. Un tad redzēsiet, vai tajā brīdī, ja, piemēram, jūsu mašīna tehniska apskate notika reģenerācija vai viņa nesen bija notikusi, jūs arī varēsiet neiziet tehniskas apskates, tāpēc, ka tas daļiņas kosmosa celās. Nu, vat lūk tā, vedam, mazgājām, un tulītas būs beigu video, kā mēs uzstādīsim viņu atpakaļ, un kādas būs cietas daļiņas pēc izmazgāšanas. Tai pašai Beha jau saņemēm filtru izmazgātu. Tātad viņa arī uztaisīja savu diagnostiku, tad pirms mazgājot bija 124 millibāri, un pēc mazgāšanas viņam palika 9 millibāri. Tā kā viņa mums arī apstiprināja to, ka bija ļoti stipri aizsarēts, tagad liekam iekšā, vēl taisīsim diagnostiku, lieksim pie cietu daļiņu aparāta un paskatīsimies, kāpēc rādīja šeit 124 millibāri, jo tas iekartas, kas mazgā, viņas nevar visticamāk tik daudz sapūst, cik turbinā braucot, tur piemēram 1.6, 1.7, 1.8 bāra. Tā kā motors viennozīmīgi dod vairāk visticamāk spiedeni, un līdz ar to tur mums reālus rāda rādījumus, ne šitais, bet viņam visticamāk pietiek
to, kad viņi redz, ka tas ir liels spiedenis, un pēc mazgāšanas viņam kā pierādījums ir šāds spiedenis. Labi, montējam iekšā, liekam pie cietu daļiņu aparātu un skatāmies, kādi būs rezultāti. Tātad pēc DPF mazgāšanas 8, 9, 10, 11, 12 tūkstoši cietās daļiņas pēc DPF mazgāšanas. Tā ir mašina, tā debļa tagad ir. Tā kā ir ok, DPF izmazgājies, jaudā parādījies, cietās daļiņas, viss ir normā. Un tad var mazgāt DPF-us, ja viņi nav saplaisājuši, vai izpūdes sistēma pilnībā ir tīra. Tikai tad var mazgāt. Redzi, balts un pūš, karsts gaiss ir ok. Vēlreiz skatāmies, brīvais tests. 2000, vispār nokrita lejā. Ideāli.